Tevi ir uzaicinājuši uz aklo randiņu, uz restorānu. Tu zini apmēram vidi, kurā tu ieradīsies, bet tu nezini, kas tevi sagaida pretī. Iespējams, viņš jau būs ieradies, un tu neatpazīsi viņu. Tad, lai atstātu to pirmo iespaidu, es tev šodien padalīšos par to, kā pārvietoties pa telpu, ieiet restorānā, kā apsēsties lobby bārā, kā pieiet pie bāra letes, kā pārvietoties pa kāpnēm un kā ieņemt savu vietu pie galdiņa restorānā, ja nav lobbijas, ja nav bāra lete un ja gadījumā viņš nav ieradies. Lai nebūtu tā neveiklā situācija, ka tu esi saposusies, sagatavojusies šim randiņam un šķietami viņš varētu kavēt vai vispār neierasties. Kā baudīt savu vakaru, neskatoties ne uz ko. Jo tu taču tomēr esi ieradusies. Sveika! Tu esi Kristīnas Dakstiņas kanālā. Tad mēs šodien izrunājam par to, kā pārvietoties pa kāpnēm, lai tu izskatītos, ka tu peldi pa viņām, nevis, ka tev ir smagnēji. Tad pirmais noteikums, kā jau es šobrīd atveidoju, mēs pārvietojamies viegli, līgani, stabili, mierpilni. Mēs neskrienam pa kāpnēm, mēs nejoņojam, mēs arī neturamies pie margas, ka nobijušies, ka mēs varētu kaut kur nokrist. Tas notiekās kā glāstīt pūciņu maigi lēnā garā. Kas ir vēl viena niansīte, iespējams, tu jau ievēroji, ka tad, kad es dodos augšup, tā it kā man virs galvas būtu novilkts tāds kā elektrības stabs, jo līdz ko tu viņam pieskarsies, tu iegūsi elektrību. Tev ir jācenšas turēt grāmatu uz galvas. Tu vari to arī mierīgi mājās praktizēt, citu to es arī iesaku dāmām. Mājās visa mācība arī notiek, lai mums nav tad, kad mēs pārvietojamies, arī šis būs video, kuru tev ir vērts atskatīties. Es kādreiz tā starp citu staigāju, un man kāds kungs ir noteicis, klausies, tev pa pēc gabala jau var redzēt, ka tu nāc kādā ziņā, es jau domāju, jā, tu teiks, tu taču spoži un tā. Nē, tāpēc, ka tu paliekdamies ej un tev aste swingo, un tad es tā kā maza meitene laikam izskatos viņa acīs. Tas laikam nebūs korekti, kā es vēlos sev prezentēt, īpaši kurpēs. Tad attiecīgi un arī pavadinošas mākslas nodarbībā es arī šo praksē mēs ejam cauri ar dāmām. Tātad mēs iedomājamies, ka mums ir elektrovadiņš augšpusē, vai uzliekam grāmatu, vai uzliekam kronīti, kurš nav piestiprināts, kā īstām karalienēm, vai arī jebkas, kas derēs, lai tev nomierinātu to tavu gaitu. Tev vienkārši vajadzēs nedaudz safokusēt to savu uzmanību uz to, kāda ir tā kustība tavā augšējā ķermeņa daļā. Un tad, kad tu iesi līganāk, viņi tev nenokritīs. Tā arī viesmīļas, starp citu, pārvietojās, lai viņu paplātēs nekas neizkustētos, lai nekur nekas neizkristu, nesaplīstu, neizgāstos. Arī tur ir viesmīlībā, kad esam mācījušies, jau 11 gadus atpakaļ jāsaka tā, šo mums mācīja, kā mums pārvietoties. Un tas ir vēl viens triks. Ja tu negribi likt uz galvas sev kaut ko, jo, piemēram, tev galvas kauss nav tāds, uz kura var kaut ko uzlikt, tad droši ņemt rokās pilnu krūzīti ar kafiju vai ar glāzi, ar ūdeni un pārvietojas pa māju tā, lai no glāzītes nevienu pilīti neizpilētu. Tikpat labi tu arī vari mēģināt, ja tev ir dzīvokļu māju, pa kāpņu telpu pārvietoties. Paskatīties, kā tu jūties ar to. Ja domājies, ka tev tagad tavam topošajam vīram, kur tu dzīvo mājā, tev ir jāuznes uz otro stāvu brokastis. Protams, tas būs paplātē, līdz ar to tu vari mazāk uztraukties par to, ka tev kaut kas varētu izlīt. Tā ir vēl viena lieliska prakse. No rītiem nest brokastis gultā brīvdienās savam dārgumam pilnu ar dzērienu un paskatīties, kā tu jūties ar to. Tev nāksies iepauzēt un nedaudz lēnāku gaitu veikt. Nedaudz ieliekties ceļos, atļaut gūžām taviem gurniem kustēties, pārvietojoties. Tālāk skatāmies. Mēs pārvietojamies lejup tieši tāpatās. Mēs nedaudz pieskaramies tai margai, lai justu stabilitāti. Protams, ja nav marga, tad neuztraucamies. Galvenais stabilu papēdi likt uz kāpnēm. Izvērtēt kāpnes dziļumu, lai saprotam, cik mūsu pēda novietojas uz tās kāpnes. Ja tā ir kāpne, kā šajā video parādīts, ka viņa iet apļveida, tātad iekšpusītē būs viņas īsāka, tā kāpnīte šaurāka, būs varbūt nepraktiskāk, ja? Būs bailīgāk, biedējošāk. Protams, tad tu ņem un ieņem to pusi, kura tavuprāt ir ērtāka, netraucējot citus cilvēkus. Kā viennozīmīgi nevajadzētu iet pa kāpnēm? Kā jau redzat, paliekdamies. Šādi izskatās, tad, kad meitene ir jautrā prātā, viņa
iet kā vēlās. Vai arī tad, kad ir šis variants, kad mēs ejam tā, it kā mums ir stabs ievilkts iekšā mugurkaulā un mēs neesam kustīgas. Mēs izskatāmies tā, it kā mēs esam iecementētas, ka mums kaut kas sāp. Lūk, šo mums nevajag panākt. Neaizraujamies ar sēžas kustināšanu sānus, lai tas neizskatās pārāk pavedinoši un nekustinam pārāk aizrautīgi tos plecus daļu. Tad, kad mēs pārvietojamies pa kāpnēm, mēs neskatāmies kaut kur augšup, kaut kur zem kājām. Mums ir jācenšas turēt galva, jeb mūsu žoka līnija paralēli ar zemi. Līdz ar to mēs jau 5 soļus uz priekšu paredzam, kur mēs dosimies. Mēs redzam jau tur tālumā, ja mēs ceļamies augšā pa kāpnēm kāpjam, mēs jau redzam ar mūsu horizontu, kad lūk tuvojās mūsu korīte, kur mēs nonāksim. Mēs redzam, ka tur mums nav nekādas šķēršļi, ka mums par to nebūtu jāraizējās. Un mums tā arī kā acis ceļās augšu paralēli. Viņas uzreiz neceļās augšā skatīties uz tiem cilvēkiem, kas ir augšā. Nebūt, ne? Arī uz kāpnēm nemēdzam apstāties, lai nebūtu situācija, kad mēs aiz mums kādu apstādinam, izveidojam kādu neveiklu situāciju ar cilvēkiem, kas mums ir aizmugurē. Kāpjot lejā līdzīgi, ja? Mēs apzinam situāciju, kas notiekās lejā, kad mēs kāpjam jau pirmajos soļos, saprotam, ka mums priekšā nav šķēršļi, ka mēs nevienam netraucēsim arī, kad mēs iesim. Un ja gadījumā kāpnes, kā šajā gadījumā, ļoti šauras, tad atļauj cilvēkam, kas jau ir uz kāpnēm, aiziet līdz galam, tur, kur viņš kāp, piemēram, augšup, mēs atļaujam viņam uzkāpt, un tad mēs kāpjam lejup. Jo mums pirmkārt nebūs ērti kāpt lejā pa to šauro daļu. Protams, ja tās kāpnes ir diezgan piesaistītas ar cilvēkiem, mums nebūs varianti, mums būs jākāp lēnā garā, nesteidzoties pa to šaurāko daļu. Neskrienam, nesteidzamies, daram to lēnām, pārliecinoši. Nākošais. Kā tad kāp pa kāpnēm? Ejam mēs pretējā virzienā. Atceramies, ka uz kāpnēm ir tāds pats kustības vektors, gluži kā uz braucamās daļas. Kā mašīnas pārvietojas Latvijā. Mums ir labā puse. Gluži arī pa ietu ejot, jebkurās telpās ieejot, izejot. Mums jāieņem labā puse, sava puse, kad mēs pārvietojamies. Lai cilvēks, kas nāk pretī, paliek mums kreisajā pusē. Es domāju, ka mēs visi saprotam, ka ja no telpas cilvēks nāk ārā, mēs viņu izlaižam, tikai tad mēs ejam iekšā telpā. Tik vienkārši. Jebkura sabiedriskā telpa, jebkuras durvis, ko tu redzi priekšā, un tu esi ārpusē, tu ļauj izriet. Iedomājies, lai tev vieglāk atcerēties, iedomājies, ka tā ir kaste, kurā ir telpas kapacitāte. Viņā vienkārši fiziski nevar neviens iekāpt. Trolejbus kaut vai. No rīta braucam uz darbu sabiedriskajā. Mēs nevaram iekāpt iekšā, jo tur jau ir pilns, kādam ir jāizkāp, lai mēs gaidām nākošo transportu. Tik vienkārši. Atceries šo no mazo noteikumu. Kā tad liekam mēs to pēdu uz kāpnes? Es redzēju droši vien ļoti daudz paraugus. Šobrīd etiķete iet uz urā, cilvēki vairāk runā par to, kā mēs pārvietojamies, kā mēs uzvedamies. Un šeit es gribētu minēt 3 nianses. Mēs neliekam pēdu pilnībā iekšā kāpnē, mēs viņu liekam kaut kur pa vidu. Mēs neatstājam papēžus ārpus kāpnes, horizontālās plaknes. Mēs nesaspringzinam potīti šajā daļā, lai viņi izskatītos, ka mēs esam palikuši tikai uz pirksgaliem. Vai tu zināji, ka visa mūsu gaita ir caur papēdi? Pat dejošanā to māca, pat modeļu skolā māca, ka mums jāliek stabils papēdis. Lai gan liekas, kurpītei ir ļoti smalks papēdīts, viņš taču var nolūst vai mēs varam paslīdēt. Tev ir jāiemācās ar augstpapēžu kurpēm pārvietoties uz papēža sākuma, tad iedomājies, tev ir jāliek stabila pēda uz kāpnes, bet tu nevari, jo tāpēc, ka tev kāds saka, ka tā nedara eleganta dāma pārvietojot šādi, ka tas papēdis kaut kur paliek gaisā. Nē, mēs liekam stabilu pēdu uz plāksnes, lai nenotiek situācija, ka mēs nedīšām saslīdam, kaut kas notiek, kāds šķērslis parādās, un mēs sasvaramies uz atpakaļ un krītam. Nepārvietojamies lūdzu pa kāpnēm tā, it kā mēs gribētu ieekonomēt laiku vai savus kāpienus. Lai arī tu steigtos, dari to graciozi pa katram pakāpienam. Mēs iegājām iekšā lobijā. Mēs redzam, kad ir maza izmēra galdiņš, zema izskata dīvāniņš, iespējams viņš ir ļoti ērts. Mēs nezinām, cik viņš ir ciets vai mīksts, tāpēc mēs sēžamies ļoti lēnām un graciozi. Nekad nesēžamies atstutētu dibenu uz atpakaļu,
Vai ar tādu domu, ka it kā mums tūlītās varētu arī, ja iedomāties kronīts būtu, viņš nokrist uz tā lobby bāra galdiņa. Mēs lēnā garā iesēžamies liftā, man patīk šīs vārds, lejup. Tas notiek caur celīšiem. Visa kustība notiek lejup caur celīšiem. Ja gadījumā zonā nav lobby bārs, mēs ejam pie bāra letes. Tas ir tādos gadījumos, ja mums nav cilvēks, kas mūs sagaida pie ieejas, kurš varētu ierādīt mums galdiņu. Vai, protams, ja mēs sakam, mums ir rezervācija, bet mēs nezinām uz kādu vārdu, vai mēs pagaidīsim, tad bāra lete ir īstā vieta, kur mums vajadzētu uzgaidīt. Ne visos gadījumos ir bāra letes restorānos. Šajā gadījumā iedošu piemēru, kā ir, ja ir. Aizdodamies līdz bāram. Mēs varam apstāties pie bāra letes, bet tas būs tā, it kā mēs gaidām rēķinu. Tā, it kā mēs taisamies skriet kaut kur. Mums jāieņem sajūta, ka mēs nekur neskrienam. Tāpēc mēs izmantosim bārkrēslu. Bārkrēslu mēs nekad vienkārši tāpat neatvelkam. Mēs viņu piepaceļam, tādā veidā sajūtam, cik viņš ir fundamentāls, cik restorāns ir piedomājis pie savas mēbeles, kā viņi ir pārdomājis savu ergonomiku klientiem, viesiem. Mēs viņu piepaceļam, atvelkam uz savu pusi, un tad ieejam caur dažu soļu metodi iekšā starp krēslu un bārleti, akurāti piepaceļot sevi uz tā pakāpiena. Ja ir tāda vieta, kur kājas novieto, tas nebūs gluži kā atspēriena punkts, jo mēs ar brīvo kāju, kas palikusi uz zemes, iesēžamies, un ar to, kas ir palikusi uz pacēluma, mēs ar viņu vienkārši palīdzam sev iesēsties kārtīgi. Ja? Mēs neieriktējamies krēslā, mēs iesēžamies un viss. Kas notiekās ar visbiežākais jautājums un ko es visbiežāk redzu? Un ir ļoti ērti, protams, kad mēs varam atstutēties pret tā bāra leti. Bet pēc idejas padomā pati, ja nu bāra letē tikko gāja garām kāds nedaudz ierēbs kungs un izlēja savu kā dzērienu, mūsu drēbe, mūsu roka paliek netīra, paliek slapja. Tas ir neveiklākais moments, tāpēc atstājam rokas vien klēpī, neliekam. Esmu manījusi, kā dāmas iesēžās pāri krēslā, un viņas domā, ka viņas kājas netiek pamanītas. Un kas tik nenotiek ar tām kājām zem tā bāra krēsla? Papēži tiek lausti, kājas tiek nesmuki pasniegts. Un iedomājies tagad iet fotogrāfs garām un tev grib nofotografēt. Un tev ir tādas kājas ieliktas tā kā pakārtas iekšā kājā. Nu, tas izskatās ļoti nesmuki. Kas reizē notiek pie bārletes? Šie visi nedaudz familiārie žesti. Mēs atstutējamies uz bāra letes, mēs atļaujamies uz viņu izgulties. Tad, kad mums ir ļoti ērti, tad mēs varam tā izdarīt ar draudzenēm, kad mēs esam izgājuši. Bet ja mēs esam aizgājuši uz vietu, kurā mēs nezinām, ar ko mēs tiekamies, mēs negribam atstāt iespēju, ka mēs jūtamies ērti visur. Nedaudz ieturēti, nedaudz savāktāk lūdzu. Lai neliktos, ka ar tevi var manipulēt kā vien vēlās, jo taču tev jau tā ir ērti. Un nekad nelienam iekšā aiz skatuvē. Tas būs bārmeņu zonā, kur ir baristas, kur ir bārmeņi, kur ir cilvēki, kas strādā pie kāses. Mēs tur roku tajā virzienā nemaz nerādam. Ja? Mēs nevēlamies paņemt paši salmiņu, ja mums vajag glāzē ielikt. Mēs paprasam to. Mēs nekad nelienam tur, kur nedrīkst līst. Tagad esam restorānā, kurā nav nec lobija, nec bāra lete. Mums ir tikai galdiņa. Un mums nav viesmīlis, kas ir ierādījis vietu. Kā tad mēs to darām? Korekti būtu, kā jau es pirmīt minēju, neatšaut dibenu, tad, kad tas krēsls ir tik zems, ka mums viņu ir jāpaceļ augšā vai jāatbīda, kaut kā jāpārvieto no galda nost, lai tas dibens neatšaujās. Nu, tas neizskatās smuki. Ieliecamies celīšos nedaudz. Tad mēs ar pāris kājas kustībām ieejam iekšā tajā āzītī, kas ir atļāvies starp krēslu un galdu un nolaižamies, kā pirmīt minēja, caur celīšiem lejup. Tā it kā mums uz galvas būtu paplāta ar traukiem, grāmata, kronis, vienalga, ko tu vēlēsies. Ja? Viss. Nekādas kustības priekšu, atpakaļ krēslu bīdīšanās nenotiek. Ja gadījumā nav pārvietojami krēsli, izkustināmi, viņi ir, kā šeit video redzams, kad tev ir jāieiet iekšā tajā starp galdu un krēslu.
Tas nenotiek tā, ka mēs tur tagad atšājam dibenu un pārliecamies pāri galdam, jo tīri arī higienas jautājums, no mums var kāds mats izkrist uz galva, vai mēs varam ar žaketi apgāzt kādu glāzi vai pabīdīt kādu lietu, kas stāv uz galda jau sagatavots, tāpēc mēs varam ar roku pieturēt savu augšējo daļu, lai viņa mums neizgāžās kaut kur žakete, blūze, volāni, kaut kas tāds. Mēs viņu pieturam un ieejam iekšā. Mēs viņā nelienam dziļumā iekšā. Mums tas nav vajadzīgs. Nu, ja gadījumā mēs esam liela kompānija, bet tā ir cita tēma. Un kā mēs no viņas izējam? Nevis ar kāju, kas mums varētu likt krustot sevi un nobloķēt mūsu izeju, bet tieši otrādāk ar atvērto kāju, ar kāju, kurai pašsaprotam būtu ergonomiskāk iziet laukā no šīs vietas. Un ir tieši tas pats. Mēs pieceļamies liftā un mēs lēnā garā āzītī izējam laukā. Es ceru, ka šis materiāls tev šodien noderēja, un es ceru, ka tu viņu praktizēsi. Es tevi gaidīšu arī jau nākošajā video, kurš viennozīmīgi būs arī saistošs ar randiņiem un par to, kā mēs izējam sabiedrībā, kā mēs sevi pasniedzam. Jā, pirmais iespējas ir liela lieta, un manā skatījumā un manā dzīves pieredzē tas ir pierādījies, ka tas ir man palīdzējis nokļūt tur, kur es esmu, un palīdzējis dāmām sasniegt viņu dzīves līmeni tādu, par kuru viņas domājuši nekad nesasniegs. Droši skaties nākošo video, jo es tevi gaidīšu tur.